Sveiki, skatītāji! Paldies, ka esi mums pievienojies! Šis ir jauns sarunu cikls par medicīnisko mikropigmentāciju. Iespējams, tu esi dzirdējis par šo jēdzienu mikropigmentāciju, taču tam ir vairāki atzari, ne tikai estētiskā, bet arī medicīniskā puse. Un tieši tāpēc mēs ar Vinetu runāsim, skaidrosim un iedziļināsimies šajās tēmās. Sveika, Vineta! Sveika! Nu, ko, pastāsti par sevi, kā tu vispār sāki nodarboties ar mikropigmentāciju un nonāci līdz šai medicīniskajai mikropigmentācijai? Mikropigmentācijā man patika strādāt skaistumkopšanas sfērā, un es vienmēr saredzēju tos akcentus, kurus, pieņemsim, varētu papildināt sievietei. Un ja viņi ir dabīgi, tad gan pats klients, gan arī es spēju to novērtēt. Bet bija situācija, kad ar mikropigmentāciju es pieļauju kļūdu. Tas bija manai mammai. Un es sapratu, ka nemaz tā procedūra nav tik ērta. Un, lai atrisinātu šīs problēmas situācijas, es sapratu, ka ir jāņem tālāk papildus kosmetoloģiskie risinājumi. Un tā es iestājos skolā, CIDESKO, un sāku mācīties šīs nekvalitatīvo problēmu situāciju risinājumus. Un paralēli, lai atšķirtos ar kaut ko, tad tā mana doma bija palīdzēt arī medicīniskajā mikropigmentācijā. Pastāsti mūsu skatītājiem, kas ir medicīniskā mikropigmentācija, kas ar to ir jāsaprot, un tātad kādas procedūras tas paredz. Medicīniskā mikropigmentācija viņa palīdz atrisināt sievietēm nevēlamus defektus, pieņemsim, kā rētas, strijas, pēcoperācija traumas vai, pieņemsim, pat sadzīvē iegūtas skarifikācijas un, pieņemsim, bērnībā radītas muļķības. Un tā doma ir tāda, ka tāpat kā ar maskēšanos, ko mēs maskējam, pieņemsim, kosmetoloģijā, mēs mēģinām atrisināt tādas problēmas, un tad, pieņemsim, no sieviešu ikdienas puses mēs cenšamies maskēt visu ar kosmētiskajiem līdzekļiem, bet, lai ilgtermiņā, pieņemsim, saglabāt šo vizuālo izskatu, tālāk nāk medicīniskā mikropigmentācija, ka mēs, pieņemsim, spējam ietonēt ādu ar šiem te mikropigmentācijas pamatlīdzekļiem, piemēram, ar pigmentu palīdzību, un tas saglabājas ilgtermiņā vismaz uz gadu, 2 vai 3 šis rezultāts. Tātad ilgtermiņā un ilgstoši mēs atrisinām nevēlamus defektus. Klau, tu jau pieminēji to, ka tās varētu būt arī bērnībā sastrādātas muļķības. Kas tie ir par piemēriem? Ar ko tas ir saistīts? Kas tās ir par muļķībām, ar kurām varbūt cilvēki mēdz griezties pēc palīdzības? Viens piemērs ir tāds, ka mēs esam uzauguši, kā jau uzauguši, pieņemsim, kādreiz ir kāda trauma gūta, pieņemsim, ar riteni braucot, cēlis saskrāpēts, rēta palikusi, zods saskrāpēts, rēta palikusi, un tad varbūt, pieņemsim, psihoemocionālas traumas, pieņemsim, dzīve notiek visdažādākajos gājumos, un, pieņemsim, ja tu esi sastrādājis arī tādu, pieņemsim, skarifikāciju, ka tu esi bijis depresīvā noskaņojumā un mēģini risināt dzīves jautājumus, un tad arī, pieņemsim, ja tu esi kaut ko 18 gados darījis, tad tā doma ir tāda, ka tu šobrīd staigā teikreklā, vasarā nevar staigāt, bet staigā blūzītē, lai paslēptu to, ko tu esi darījis, un tev ir kauns no tā, tu jūties neērti, jo tev šķiet, ka visi to redz. Medicīniskā mikropigmentācija, kuru es, pieņemsim, pasniedzu kā pakalpojumu kopā ar kosmetoloģiju, pieņemsim, šīs te rētas mēģināt atrisināt, reģenerēt normotropiskā stāvoklī, un ar kamuflāžas palīdzību tos rētas vienkārši ilgtermiņā aiztonēt ciet, jo tā sieviete, pieņemsim, kurai ir bijusi šāda situācija, viņa bija ļoti pateicīga par to, ka viņa šovasar beidzot var, pieņemsim, staigāt brīvā apģērbā, un neviens neredz viņas muļķības, neapdomīgi. Tātad pēc būtības tas ir ļoti daudz par pašapziņu, vai ne? Jo mēs esam raduši domāt, piemēram, par plastisko ķirurģiju, kā par iespēju, kā sakārtot savu ķermeni estētiskā veidā, lai justos labāk, lai justos pilnvērtīgāk un harmoniskāk savā ķermenī, ja kaut kas šķiet, ka nav īsti līdz galam labi. Bet arī vienlaikus tomēr mūsdienās ir svarīgi, lai tas izskatās dabīgi. Un tad gan sievietes, gan vīrieši var atgūt tādu veselīgu pašapziņu,
un varbūt biežāk pat smaidīt. Bieži vien tāpat kā mēs zinām, ka aizejot pie zobārsta un sakārtojot zobu problēmas un jautājumus, cilvēks kļūst atvērtāks un beidzot sāk smaidīt un atplaukst. Tātad arī šī procedūra pēc būtības ir par to, lai atgrieztu labu sajūtu pašam patiesībā par sevi, vai ne? Jo nereti ir tā, ka pieņemsim pat tādas problēmas kā aknes rētas dekoltē zonā, pieņemsim sievietei, vasarā netiek iesauļots, un tad viņas ir diezgan tādi pabalti pleķīši, kur arī sieviete mēģina, pieņemsim, viņu nomaskēt, lai viņa nav acīm redzama. Uzsejas arī tikpat labi, pieņemsim, neiesauļojas šīs te rētiņas, viņas var būt arī atrofiskas, viņas ir jāpastrādā ar ādas, pieņemsim, kvalitāti, reģenerējot tādu, un pēc tam var neutralizēt šīs te rētas, lai arī, pieņemsim, neiet runa tikai to, ka mēs vienkārši nomaskējam tā kā ar tonālo efektu, pieņemsim to toni, bet mēs arī strādājam ar ādas kvalitāti, lai viņu tā kā izlīdzinātu. Un kopskatā tas ilgtermiņā ir pat lielāks ieguvums, jo, pieņemsim, tad, kad mēs veicam šīs te atjaunojošās procedūras reizi pusotrā gadā, 2 gados, ja mēs zinām, ka sieviete līdz 50 gadiem sev, pieņemsim, kops kosmetoloģiski, viņa vienmēr labāk izskatīsies nekā tā, kura negribēs to darīt. Līdz ar to ilgtermiņa ieguvums ir arī šī te kosmetoloģiskā, pieņemsim, procedūra, kas ir darbs ar ādas kvalitāti, un otrs ir, pieņemsim, šī te kamuflāža, medicīniskā mikropigmentācija, kas ilgtermiņā atrasina, pieņemsim, šo te, toņa nianses. Kad šī metode vispār ir izveidojusies un attīstījusies, jo ir skaidrs, ka mēs visi zinām par mikropigmentāciju, kas ir domāta varbūt uz acīm, varbūt lūpām, varbūt starpskropstu līnijai, bet šis ir atzars, šis ir novirziens, cik sen tas jau pastāv un cik viņš ir drošs. Patiesībā drošuma ziņā viņa ir ļoti droša procedūra, tieši tāpat kā mikropigmentācija. Visi pigmenti un materiāli un sastāvi viņi ir hipoalerģiski vai vismaz paredzēti tā, lai viņus varētu implantēt ādā un ilgtermiņā viņi noturētos. Vienīgi jāņem vērā to, ka pieņemsim, sarežģītāk ir kamuflāžas pigmentiem, kuriem ir, pieņemsim, titāna dioksīds vai sastāvs, kas ir tas pulveris, kas veido, pieņemsim, to ādas krāsu. Tu nedrīksti sauļoties solārijā, nedrīkst izmantot fotoepilācijas un šādas te, pieņemsim, kosmetoloģiskās manipulācijas, lai nebūtu toņa inversijas krāsu nianses. Tas ir viens, kas noteikti būtiski jāņem vērā, un otrs ir tas, ka cik ilgi procedūra pastāv, vidēji aptuveni 20 gadus, lai varētu būt tā, ka viņi ir informatīvi un lielākai sabiedrības daļai pieejama. Cik populāri tas šobrīd ir Latvijā? Vai cilvēki zina par šo iespēju, vai arī ārsti zina par šo iespēju, vai cilvēki paši to meklē? Esmu saskārusies ar to, ka cilvēki, dermatologi, ārsti, speciālisti, viņi zina, nojauš par šo procedūru, bet nepareizi vai nemāk viņu, pieņemsim, traktēt tā, lai būtu plašākai sabiedrībai pieejama. Tā doma ir tāda, ka, pieņemsim, nereti cilvēks nezina, viņš zina, ka, pieņemsim, ir iespēja tā kā veikt šo te kamuflāžu, bet neasociē šo te vārdu ar nosaukumu kamuflāžu. Ja tā, pieņemsim, ir bijusi kā paramedicīnas atzare, tad šobrīd tā ir, jo daudz arī mikropigmentācijas viedoklī, pieņemsim, jautā, vai tā ir pūdera tehnika, permanents, mikropigmentācija, kas tas ir? Un, pieņemsim, par medicīnisko mikropigmentāciju to arī vēl neviens īsti gluži nepozicionē, izņemot tie speciālisti, kurš zina, ka, pieņemsim, pēc kaut kādām medicīniskām traumām vai iejaukšanās ir iespēja, pieņemsim, veikt šo te mikropigmentācijas procedūru. Tāpēc šis vēl ir tāds pagrūts jautājums, ar kā uzrunāt, pieņemsim, klientiem šos te nosaukumus, lai viņiem būtu ērti viņus atrast, tāpēc, ka tā ir kamuflāža, paramedicīna, dermālā mikropigmentācija. Klau, parunāsim konkrētāk par iespējām, kuras dod medicīniskā mikropigmentācija. Tātad, kādos gadījumos mēs to varam izmantot? Tu jau minēji skarifikāciju, jeb situāciju, kad cilvēkam ir izveidojušās rētas pēc grieztām brūcēm. Jā. Kādi vēl ir tādi populāri, klasiski piemēri, ar kuriem var pie tevis vērsties? Pamatā tā ir visa ķirurģija un mikroķirurģija, no kā tas vairāk vai mazāk tā kā cēlies, jo, pieņemsim, es sāku pirmās procedūras veikt ar krūts areolām.
Tas bija viens variants, ir sievietes, kuras ir veikušas šīs tepiņas, piedzima 3 bērniņu, ir tā kā krūts zīdīšana bijusi, un šobrīd viņa tā kā vēlas veikt, pieņemsim, krūšu pacelšanu. Tad tiek ievietots implants, bet dažkārt ir situācijas, kad, pieņemsim, pats speciālists ķirurgs, viņam nākas pieņemt straujus lēmumus un ne tā kā paredzēts vai pēc vienošanās ielikt implantu tā kā vajadzētu. Tad dažkārt, pieņemsim, tiek ievietots implants caur areolu, vai, pieņemsim, šī T-veida zona, kas ir, pieņemsim, audu lieko tā kā redukcija, kad mēs nogriežam nost, mēs uztaisam skaistas krūts formas, bet ap areolu paliek zemāk arī T-veida zonas, pieņemsim, rētiņa. Tātad pēc būtības tas ir griezums. Jā, tas ir griezums, un kuru, pieņemsim, sieviete nav rēķinājusies, un viņa savukārt tāpat kautrējās no savām krūtīm, viņa slēpj. Tad ar šo te, pieņemsim, kosmetoloģisko risinājumu un mikropigmentāciju, kas ir medicīniskā mikropigmentācija, sauksim tā, mēs veicam krūts areolas ēnojumu, mēs vienkārši veicam viņai simetriju, skatāmies pēc tās rētas lielumu un pašu rētu, kas ir apakšā, mēs viņu kosmetoloģiski atrisinām, pieņemsim, uzlabojam ādas stāvokli kvalitāti un paralēli strādājam arī ar pigmentu, lai izlīdzinātu tās nianses, jo dažkārt, kā mēs zinām, rētas paliek baltas, tātad vairs neveidojas dabīga apasiņošana. Un tad mēs vienkārši ņemam to rētu un aiztonējam dabīgā krāsā. Tad ir, pieņemsim, sievietēm, kuras vēlas, pieņemsim, veikt šos te audu noslīdējumu, pieņemsim, uztaisīt sejas plastiku. Tādīs vietiņās gar paliek tāda Elza veida, pieņemsim, rēta, un sieviete arī kautrējas no tā, ka viņa ir veikusi, pieņemsim, ļoti spēcīgu soli uz priekšu, uztaisījis sejas plastiku, bet viņa vēlas tās rētiņas paslēpt. Un tad līdz ar to arī mēs ar šo medicīnisko mikropigmentāciju neutralizējam šīs rētas redzamo esamību, tāpēc, kad rēta tādā vietā, viņa neiesauļojās. Vēl tu minēji akni un principā situācijas, kad iespējams jaunībā vai pat vēlākā vecumā ir bijušas daudz pūtītas pumpas, kas ir atstājušas rētaudus. Tā ir liela problēma situācija pati par sevi jau, kad ir saskara ar akni. Un kad, pieņemsim, mēs slimojam ar šo te veselības tādu stāvokli, tad arī mums paliek rētas. Un nereti ir tā, ka, pieņemsim, dekoltē, plecu zona, mugura zona, pieņemsim, ir tā kā nosēta ar šīm te rētiņām, tad mēs viņas arī neutralizējam ar medicīnisko mikropigmentāciju kamuflāžu. Vitiligo un tam līdzīgi stāvokļi, kad gluži otrādi āda neiesauļojas, kad veidojas šie baltie plankumiņi. Jā, vitiligo ir veidojušies no tādiem kā stresa stāvokļiem, stresa momentiem, kad, pieņemsim, ādai vairs neizstrādājas šī melanosintēze. Un tad līdz ar to šie baltie pleķi, viņi arī traucē sievietēm, pieņemsim, to ikdienu. Nereti arī, nav nozīmes dzimumam, sieviete vai vīrietis, jā, bet šie te baltie ādas stāvokļi, viņi traucē, un mēs viņus varam tā kā izlīdzināt ādas tonīti, jo ļoti mazs procents ir tas, kad, pieņemsim, tā āda pat par sevi atjaunosies, un tur sāks atjaunoties pigments. Līdz ar to šis ir ļoti, ļoti lielisks risinājums, pieņemsim, atgūt pārliecību ikdienā. Un runājot vēl par seju, tā pati zināmā uzacu skropstu līnija, lūpas, vai šeit arī ir ne tikai šī klasiskā mikropigmentācija, bet tātad medicīniskā? Medicīniskā mikropigmentācija kalpo arī pēc blefaroplastikas, ko es tagad varu piebilst, jo mēs arī, šī ir ļoti populāra procedūra, kad mēs pieņemsim šos te plakstiņus samazinām. Ja mums traucē, pieņemsim, ikdienā lasīšanai vai, pieņemsim, darba gaitās, tad ārsts mūs nosūta pie speciālista. Tad dažkārt ir arī alopēcijas gadījumi, pieņemsim, tad, kad stresa ietekmē mums arī neaug skropstas, uzacis, un tad mēs vienkārši ar šo te mikropigmentācijas palīdzību imitējam ēnojumu vai šo te, pieņemsim, matiņu iztrūkumu, lai varētu tā kā ikdienā justies pārliecinātāki. Tātad tas nozīmē, ka arī cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar matu augšanu, iespējams ģenētiskas, atkāpjās mati bieži vien,
kādās konkrētās vietās varbūt ir matu sīpoliņu skaits samazinājies, tad arī tur to var izsināt. Jā, un vēl ļoti liels iemesls, pieņemsim, ko palīdz atrisināt mikropigmentāciju lūpām, ir šīs herpju esamība sievietēm. Ļoti bieži sievietes saskarās ar herpju rētām. Viņas bieži slimo ar šo vīrusu infekciju, un tas var būt tieši atkarībā no šīs organisma sajūtas vai imunitātes. Un tad sievietēm, ja mēs veicam dabīgu mikropigmentāciju, tad viņas atgūst lūpām gan formu, gan toni, un viņas nejūtas diskomfortā ar to, ka tās rētas ir redzamas ikdienā. Cik veiksmīgi var panākt šo efektu, jeb rezultātu, cik tuvu dabiskam izskatam? Jo droši vien tas, ko cilvēks vēlas, atnākot pie tevis, pie speciālista, kas veic šīs procedūras, ir, lai izskatās nevis mākslīgi, bet pēc iespējas nemanāmāk tā, ka neviens nevar pateikt, ka šī procedūra ir veikta. Cik tuvu tam var nonākt? Ļoti tuvu var nonākt, tāpēc, ka tas ir mans arī mērķis strādāt maksimāli dabīgi ar šīm procedūrām, jo pārāk liels pigmenta piesātinājums ādā, viņš tomēr ir traucējošs. Tāpat kā sieviete, ja nepievērš uzmanību lūpu krāsai, uzkrāsojot viņu, viņa noēdās. Un tieši tāpat ar laika gaitā pigments ādā dilst, ja viņš ir nekorekti ievadīts iekšā vai par daudz piesātināts. Tad līdz ar to ādai vajag mazāk pigmenta, kvalitatīvāk darbu, lai izskatītos pirmkārt gan dabīgi, gan arī ilgtermiņā varētu risināt šīs atjaunojošās procedūras, kas ir pēc gada, pēc 2, pēc 3. Līdz ar to mikropigmentācija, kad mēs ievedam ādā, mēs viņu uzturam tonusā, lai viņi izskatās pietiekami dabīgi. Un ja mums jau 2 vai 3 procedūras ir veiktas, āda ir jāiztīra no liekā, un tikai tad mēs varam sākt klāt kaut ko pa jaunam. Jo ādai nav neizsmeļams resurss pigmentu klāt pa virsu, un tas būs arī ļoti neestētiski. Bet tas nozīmē, ka šī procedūra vienreiz veikta, pēc tam ir iespējams arī jāpiekoriģē un faktiski ik pēc dažiem gadiem jāatkārto, lai uzturētu šo veiksmīgo rezultātu. Jā, jo ādai ir tāpat kā mums ikdienā kaut kāds savs nodilums, un kaut kādās vietiņās arī pigments pats par sevi iztumjās ārā. Un pēc būtības ir zināms, kāda atjaunojas 28 dienu mēnešu laikā. Tad faktiski ejot šim ciklam ar vienu vairāk gadu laikā, tāpēc arī šis pigments pamazām samazinās. Un tieši ļoti būtiski ir tā pigmenta klājums, lai tu jau paredzi, kurās vietās viņš padilt ārā, lai tu jau paredzi tās situācijas, lai nebūtu šīs diskomforta sajūtas. Tad nevienmērība. Vai medicīniskā mikropigmentācija ir cenas ziņā pielīdzināma šīm klasiskajām procedūrām, kuras mēs pazīstam, uzacis, lūpas, un tās ir visiem zināmas, vai te ir pilnīgi citas cenu kategorijas? Cena ir nedaudz augstāka, tāpēc, kad atbildība ir pavisam citādāka, ilgtermiņa, un darbs ar ādu un ar dabīgumu un vienlīdz pielāgot, respektīvi dabīgam rezultātam procedūru ir daudz sarežģītāk nekā atrisināt kaut kādu problēmu situāciju. Tas ir viens, un jāņem vērā to, ka medicīniskās mikropigmentācijas procedūras ir pat vairāk. Jāizmanto, tur nepietiek ar 1 vai 2 procedūrām, dažreiz 3, 4 un 5, atkarībā no ādas tipa un stāvokļa. Vai ir kādas kontraindikācijas cilvēkiem, kas nedrīkst izmantot šo procedūru gan medicīnisku apsvērumu dēļ, gan arī vecuma ziņā? Kontraindikācijas ir gan laicīgās, gan īslaicīgās. Tās, pieņemsim, ir veselības anamnēzē, tas ir cukurdiabēts, noteikti mēs neveicam procedūru. Tas ir grūtniecības periods un laktācijas periods, kad sieviete ir ļoti liels hormonu šis pieplūdums. Tad, protams, jāņem vērā ir medikamenti, vai mēs lietojam medikamentus kādus un cik ilgi. Un kāds ir arī šis kāpēc mēs viņus lietojam. Noteikti jāņem vērā arī pats veselības stāvoklis, vai nav šīs epilepsijas lēkmes, vai mentālās problēmas. Tieši šī iemesla pēc ir konsultācija, kad mēs viens ar otru iepazīstamies,
izzinām jūsu vēlmes un manas iespējas, un tad mēs vienojamies jau par pašu procedūru klāstu un kā varam risināt. Kādu vecumu drīkst veikt šo procedūru? Vispār likumiski ir 18 gadi. Bet nereti ir situācijas, kad, pieņemsim, arī māmiņas par bērniem interesējās pusauģu vecumā 16 gados palīdzēt atrisināt kaut kādu risinājumu, tad ir vecāku piekrišana. Un tu jau minēji, ka šo procedūru bieži vien kombinē ar kosmetoloģiskām procedūrām, lai būtu vēl labāks efekts. Vai tu vari ieskicēt, kas tās ir par procedūrām, kādā veidā viņas tiek savienotas, lai izveidotos šī veiksmīgā simbioze? Kosmetoloģiskās manipulācijas jāņem vērā, jāskatās ir ādas stāvoklis. Ja tā ir rēta, tad tā ir kāda, vai viņa ir, pieņemsim, atrofiska, normatrofiska vai hipertrofiska. Tad ņemam vērā, pieņemsim, manu kapacitāti, jo, pieņemsim, ir kaut kādas rētas, ar kurām es nevaru strādāt, tās ir keloīdrētas. Bet pamatā tie ir ķīmiskie pīlingi, mikronīglings, mezoterapijas, injekciju metodes, elektroprocedūras, pieņemsim, ka mēs mēģinām tās rētas mitrināt, mīkstināt, respektīvi ādai vienmēr ir vajadzīgi gandrīz vienmēr sagatavošanās procedūras procesi, un tikai pēc tam mēs varam patiesībā strādāt ar šo te pigmentu materiālu ar kamuflāžu. Es vēl atminējos vienu ļoti aktuālu tēmu. Es domāju, daudzām sievietēm tieši pēc grūtniecības parādās stries. Un pat tad, ja ir visu pirmo dzīves posmu bijusi ļoti kvalitatīva āda, tad grūtniecības laikā slodze uz organismu ir pietiekami liela un stries parādās vietās, kur tas iepriekš nav bijis novērots un nav bijis sagaidīts uz vēdera, dažkārt uz krūtīm, tātad ne tikai uz gurniem, pie kā daudzas dāmas ir pieradušas. Jā. Vai var strādāt arī ar šādu veidu audiem? Noteikti, pat vajag strādāt, jo vispirmām kārtām mēs strādājam ar ādas elasticitāti, tonusi, tikt galā ar šīm te strijām. Strijas arī ir rētas, patiesību sakot. Tātad mēs strādājam ar mezoterapiju, ķīmiskajiem pīlingiem un mikronīglingu, lai atrisinātu šo te ādas stāvokli, un pēc tam dažkārt pat nevajag veikt mikropigmentācijas procedūru, lai varētu aizēnot šīs te, pieņemsim, rētas ar toņa esamību. Tāpēc, kad ļoti bieži, ja mēs strādājam tieši ar ādas kvalitāti, mēs varam gūt daudz labākus rezultātus. Lai saprastu, tā medicīniskā mikropigmentācija ir tikai kūkai ķirsīts pa virsu, lai atrisinātu tikai pašu vizuālo esamību. Bet tas ķirsītis ir dažkārt ļoti svarīgs, lai justos labi un pārliecinoši. Līdz viņam ir garš ceļš ejams. Dažkārt cilvēkiem, sievietēm liekas vai vīriešiem, kad uztaisīsim šo te, pieņemsim, toņu kamuflāžu un viss ar to atrisināsies. Bet, ja mēs neņemam vērā to, ka tāpat kā mēs uzmērējam, pieņemsim, tonālo krēmu, tad to vietu jau mēs neatrisinām līdz galam. Mēs tikai aiztonējam viņu. Tad vienkārši jāņem vērā, ka tas ir darbs ar ādu ilgtermiņā. Mums visiem ir pazīstama šī sajūta, kā ir tad, kad mēs meklējam palīdzību, kādu savu jautājumu risināšanā, vai tas ir par veselību vai kādu citu tēmu. Un tad mēs sākam staigāt pa dažādiem speciālistiem. Mēs ejam pie viena, pie otra, pie trešā. Dažreiz tādas situācijas rodas, kad kaut ko mēģinam nokārtot pa telefonu, un ir ļoti nepatīkami tas, ka tev ir jāstaigā no vienām durvīm uz nākamām, un praktiski nav tādas saziņas starp šiem dažādajiem cilvēkiem, un viņi neinteresēs viens par otru darbu. Kā tiek organizēta šī medicīniskās mikropigmentācijas darbība tā, lai tas viss ir saskaņoti vienā plūdumā un lai tas rezultāts tiešām ir vislabākais? Tieši šis bija arī mans mērķis izprast ādu, ādas tipu stāvokļus, lai es varētu palīdzēt ilgtermiņā un kopapvienojot ar medicīnisko mikropigmentāciju šos te procesus, jo nereti ir tā, kad, kā jūs teicāt, klients, ja viņš nāk no dermatologa, tad skaidrs, ka ar ādu jau ir kaut kas pastrādāts, un tad jau, mēs varam atrisināt šo te, problēmu situāciju ar kamuflāžu, sauksim. Bet, cilvēkam atkal no malas ir nepieciešama šī te konsultācija, kur es tā kā
pastāsta jau padziļinātāk, pieņemsim par to, kad jāstrādā ar ādu, ādas kvalitāti, pieņemsim kādas procedūras, kuru, pieņemsim, risinājumu varētu palīdzēt ilgtermiņā atrisināt. Un tikai pēc tam, dažkārt jau arī paralēli var pastrādāt ar to pigmentu tonīti un paskatīties, jau kā viņš sadzīs, kā viņš, pieņemsim, kādu vēlamo efektu viņš varētu radīt. Tad kopapvienojot to visu, mēs varam iegūt tādus labākus rezultātus, bet tas ir liels un ļoti pacietīgs darbs ar klientu, lai varētu strādāt kopā. Vai es pareizi saprotu, ka visas šīs procedūras tu pārzini un var veikt vienu vietu šeit pie tevis? Jā. Tieši tikai tāpēc, ka es pat esmu gājusi ļoti daudz kam cauri. Šis ir tas profils, kuram es gribu palīdzēt rast sievietēm atgūt pārliecību. Patiesībā sakot, medicīniskā mikropigmentācija nav tikai, lai atrisinātu, pieņemsim, savas estētiskās problēmas situācijas, kuras mēs gribam tā kā neatklāt vai nomaskēt. Mēs palīdzam arī cilvēkiem ar veselības problēmām, kuriem ir bijusi dzīves situācija diezgan paskarba, un šīs ir sievietes, kurām ir bijušas onkoloģiskās problēmas. Tad līdz ar to mans mērķis ir arī palīdzēt atrisināt viņām ilgtermiņā justies savā ķermenī labi. Medicīniskā mikropigmentācija ļoti, ļoti palīdz atrisināt sievietēm krūts vēža pārciestās operācijas, pieņemsim pēc krūts redukcijas, tad, kad ir nogriezta viena krūts un nav areolas kompleksa. Tad mēs viņu imitējam, pietuvinot pie dabīgās krūts, lai viņi izskatās pietiekami simetriski un vienlīdzīgi. Tas ir viens variants, bet vēl pastāv mūsdienās jau sāk veidoties jauna iespēja, ka, pieņemsim, ķirurgi pēc plastiskajām operācijām, pēc šīm sarežģītām situācijām arī izveido krūts galus. Un tad līdz ar to arī ir iespēja arī ar toņu palīdzību, ar tonalitāti izveidot viņiem dabīgu izskatu. Kā ir ar ķēzargriezienu? Jā, ķēzargrieziens ļoti bieža operācija patiesībā sievietēm un diezgan ikdienišķi, varētu teikt, bet tenī pašā laikā, ja rēta ir traucējoša, arī viņu mēs ņemam vērā, mēs varam pastrādāt ar ādas kvalitāti un ar šo rētu esamību vienkārši ņemt viņu aizkamuflēt ciet. Tas nav tik vienkārši, kā izklausās, bet jā, šādi risinājumi arī pastāv. Un runājot par tetovējumiem, tā arī ir viena aktuāla tēma mūsdienās. Savulaik bija ļoti populāri veidot dažādus tetovējumus, un es domāju, ka tad, kad Rīgā un Latvijā un daudz kur arī Eiropā sāka vērties vaļā tetovēšanas saloni, bija ļoti daudz cilvēku, kuri uz karstām jūtām un emocijām izveidoja dažādus tetovējumus, par kuriem šobrīd ir nožēla, vai arī ir tāda sajūta, ka iespējams tas nebija tas īstais, ko vajadzēja tetovēt, vai varbūt ir kāds konkrēts cilvēka vārds uztetovēts, ar kur attiecības ir noslēgušās, un gribas tomēr to pārveidot vai likvidēt vai vismaz samazināt. Un ir gadījumi, kad cilvēki iet un veic šīs lāzera procedūras, bet tomēr tie rezultāti nav tik ātri un labi sagaidāmi, un visu laiku vēl pigments paliek un paliek. Vai šeit ar medicīnisko mikropigmentāciju arī ir iespējams sniegt palīdzību? Jā, tad, kad tetovējums ir beidzis kalpot to savu nozīmi, tad ar viņu nākas strādāt, viņu likvidējot. Ja pieņemsim tetovējumu mēs uztaisām stundas, pusotras stundas vai 5 stundu laikā, atkarībā no sarežģītības pakāpes, tad viņu likvidējam mēs 10 reizes ilgāk, vairāk, un nereti arī šīs lāzera procedūras ietekmē var veidoties smagākas sekas tam, ka nereti tetovējums ir dziļāk, viņš ir iegrabts ādā, un līdz ar to arī viņš ir bijis traumatiskāks ādai, ādas struktūrai. Un paši cilvēki vai mēs ikdienā nesaprotam to, ka tur ir bijušas ādas bojājumi, un tīrot ādu no liekā pigmenta, likvidējot tetovējumu, mēs atklājam, ka tur ir ļoti bieži rētas redzamas. Un dažkārt ir tā, ka arī jāstrādā ar ādu kosmetoloģiski, jo, pieņemsim, tanī rētā, ja pigments ir iekapsulējis iekšā, tu viņu nekādīgi ar lāzeru nevar dabūt, izspridzināt laukā, lai varētu atrisināt šo stāvokli. Un tad ilgtermiņā, ja mēs patīram arī ādu, tad
Mēs strādājam pēc tam arī ar rētām, arī ar medicīnisko kamuflāžu. Arī var palīdzināt. Tur viss jāskatās, ir tas koncepts tādā kopskatā. Nav vienas metodas patiesību sakot, lai atrisinātu šo tetovējumu likvidēšanu. Bet pēc būtības tātad jebkurš cilvēks, kurš pie tevis atnāk un uz pirmo konsultāciju, lai izrunātu to, kāda ir viņu problēma un ko ar to varētu darīt, tad tiek sastādīts šis te, sauksim to par tādu protokolu, kā mēs soli pa solim rīkojamies, lai nonāktu pie vēlama vai tuvu tam vēlama rezultāta. Tieši tā tiek izrunāt visas nianses, visi būtiskākie aspekti, pat sāpīgākie jautājumi, ar ko jārēķinās, jo tas ir tas, kas ir nepieciešams arī klientam, lai viņš zina, ar ko sagatavoties, ar ko rēķināties. Paldies tev par sarunu. Es domāju, ka visi skatītāji vēl ir pelnījuši kādus ceļu vārdus no tevis šai pirmajā sarunā ar sajūtu, ka viss ir iespējams dzīvē mainīt un uzlabot. Tieši tā, lai atrisinātu kaut kādas nevēlamas situācijas, nekad nav par vēlu sākt to darīt arī tagad, jebkurā vecumā. Vienkārši, ja ir sajūta, kad ir nepieciešams atrisināt šo problēmu situāciju, nevajag atlikt. To var darīt jebkurā vecumā. Un viss sākas ar pirmo konsultāciju, vai ne? Tieši tā, lai atgūtu pārliecību. Jā, pie tā arī paliksim. Tātad pirmā konsultācija ir pati svarīgākā. Tas ir pirmais solis ceļā uz to, lai tu iespējams justos un izskatītos daudz labāk. Bet mēs tiksimies atkal nākamajās sarunās, kurās jau detalizētāk apskatīsim šīs dažādās procedūras. Ja tev ir kādi jautājumi, tad tu droši vari tos iesūtīt, un mēs mēģināsim uz tiem atbildēt. Paldies tev, ka pievienojies. Atā!